Tu vari būt dziedināts arī pēc citu ticības. Un Bībele to skaidri parāda. Tas ir Mateja evaņģēlijas 9. nodaļa, 2. pants. Un redzi, pie viņa atnesa triekas ķertu cilvēku, tas gulēja gultā. Kad Jēzus viņu ticību redzēja, ievērojot, kad Jēzus viņu ticību redzēja, tad triekas ķertais pats varbūt neticēja, varbūt pats pat nevarēja runāt, nevar zināt. Varbūt viņam bija trieka tāda kā insults, kad tiek paralizēta. Jūs zināt, kas ir insults, kad tiek paralīze, kreisā puse viss tiek paralizēta, runa pazūd, rokas nekustās, var seja palikt nejūtīga, nekustīga. Es nezinu, nav teikts, kas ar viņu bija, bet vienkārši mazlietiņu pafantazēsim kopā, kad patiesībā nepafantazēsim, bet padomāsim, ko nozīmē trieks ķertais. Tad iespējams, ka viņš nevarēja izteikt savas vēlmes, varbūt varēja, nezinu, Bībele to nesaka, bet vienkārši padomāsim par to, kad viņi cilvēku atnes un citā vietā, citā rakstu vietā, citā evaņģēlijā mēs redzam, ka tur tiek teikts, ka viņi jumtu pat izārdīja ārā. Tad Jēzus bija kāda cilvēka namā, tie paņēma svešu cilvēka jumtu, izārdīja un ielaid viņu tā kā iekšā, ja? Tajā ar gultu, ar visu gultu. Un Jēzus viņu ticību redzēja. Viņš sacīja uz triekas ķerto. Ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tev ir piedoti, un redzi, daži no rakstu mācītājiem sacīja pie sevis šis zaimo Dievu, un Jēzus viņu domas redzēdams sacīja, kāpēc jūs domāt ļaunu savās sirdīs. Jā, starp citu, Jēzus var redzēt domas, un Jēzus var noprast arī cilvēku sirdis. Tāpēc tas, ka tu sludini skaļi, ka es ticu, bet iekšienē tu ļoti dziļi šaubies, diemžēl tu nevar saņemt savu dziedināšanu. Patiesībā ir, es gribētu teikt, tādi 3 pamat lietas, kādēļ nevar saņemt dziedināšanu. Tās ir bailes, tas ir rakstīts Marka evaņģēlijā 5. nodaļa 36. pants. Nebīsties, tikai tici, tātad bailes ir pēc ticībai. Otrs, tas ir tavas iekšējās šaubas, ja pārliecības. Atgriezīsimies būtībā arī pie tām pašām bailēm. Šaubas, jā. Un trešais, vissvarīgākais, grēks. Bieži vien, kad Jēzus dziedina, jeb izdzen ļaunos garus, bieži vien viņš saka, ej, tavi grēki tev ir piedoti. Un ir pat gadījums, kur viņš saka, ej un vairs negrēko. Viņš saka, sievietei, kas tiek paņemta pieķert seksuālos grēkos, teiksim tā, ja? Laulības pārkāpšanā, tā. Tātad, un vēl viņš saka, man liekas, kad to viņš saka aklajam, kad viņš dziedina, viņš saka, ej, varbūt es tagad kļūdos, bet viņš saka, ej un vairs negrēko, ka nenotiek tev kas ļaunāks. Tātad, mīļie draugi, grēks ir iemesls, kādēļ nevar saņemt dziedināšanu. Un arī šeit Jēzus saka, viņš sacīja triekas ķerto. Ņemies drošu prātu, dēls. Tavi grēki tev piedoti. Redziet, ja grēki tiek piedoti, viņš vispirms to pasaka, pavērot. Vispirms viņš pasaka, tavi grēki tev ir piedoti. Un tikai pēc tam viņš atmasko tos divkošus, tad rakstu mācītājs. Kāpēc jūs domāt ļaunu savās sirdīs? Kas ir vieglāk, vai sacīt tevi tavi grēki piedoti, vai sacīt celies un staigā? Jēzus izdara abas, man patīk, kā Jēzus dara, tas ir kruti, bet lai jūs zināt, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot. Redziet, tad, ja Jēzus tev piedot grēkus, tu droši var saņemt savu dziedināšanu. Bez tam šeit ir tāda, es gribētu teikt, kā garīga paralēle. Tad viņš saka, celies un staigā. Viņš saka uz triekas ķerto, celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas cēlās un gāja uz mājām, bet, kad ļaudis to redzēt, tie brīnījās un slavē Dievu, kas tādu varu devis cilvēkiem. Redziet, cilvēkiem. Tas nav, tā vara mums ir dota. Bet labi, tas pēc tam, skaties, kas notiek. Es gribētu teikt tā, grēks tevi paralizē, tu nevari staigāt. Tu esi fiziski, tu staigā. Jā, šajā gadījumā viņš bija fiziski slims, bet garīgajā ziņā arī, tad, kad cilvēka dzīvē ir grēks, cilvēks ir paralizēts. Viņš ir tāds tā kā pamiris, ja tā var teikt, tā kā guļ uz gultas. Bieži vien tas var izpausties kā
bezspēks, kā depresija, kā vēlme, nav vēlmes kaut ko darīt. Tāpēc, mīļie, ja jūsu dzīvē ir grēks, jums būs grūti saņemt dziedināšanu gan dvēselisku, garīgu un tā skaitā miesisku. Ja? Jo visas slimības patiesībā jau rodas no dvēselē, no tā, kas rodas dvēselē, no rūgtuma, no nepiedošanas, no sāpēm, no bērnības sāpēm, traumām. Un tad ir, tā arī saka, ka traumas triggerē, tad viņas pārvēršas fiziskajās sāpēs. Tas jau šodien nav noslēpums, par to jau zinātne runā, ka visas problēmas sākas no iekšienes. Tad, kad tev dvēseles sāp, bērnības kaitas, traumas. Es neskaitāmas reizes esmu saskāries ar to, kad ar pieaugušām sievietēm mēs ar komandu kalpojam. Es nekad viens pats nekalpoju. Ne meitenēm, ne sievietēm. Viens pret viens. Mēs vienmēr kalpojam ar komandu. Un kad mēs kalpojam jau, kāpēc teicu pieauguši, jau sievietes, kas jau ir gados, bet, kad mēs kalpojam, mēs vienmēr ieraugam, no kurienes aste aug. Un tā ir tur prom no bērnības. Bērnībā ir bijusi vardarbība 8 gados, 12 gados, 17 gados. Vienmēr kaut kādā veidā šie skaitļi viņi figurē. Vienmēr ienaidnieks cenšas sabojāt bērna pasauli 8, 12, 13, 17, tad 25. Un tā līdz, to es jums saku pēc pieredzes, bet ko es gribu teikt, tad, ja jūs dzīvē ir grēks, jūs nevarat saņemt dziedināšanu, ja jūs lūdzat un jūs prasat Dievam dziedināšanu, bet ir kaut kāds apslēdz grēks, jūs dzīvē jums tas patīk, jūs to darat, jūs to baudat, varbūt nebūs. Tāpēc meklējiet to, lai izbeigtu grēku, meklējiet to, lai nožēlotu, jums grēks tiek piedots un jūs uzreiz saņemsiet savu dziedināšanu. Un man patīk šeit Jēzus viņam tā arī saka, kas ir vieglāk pateikt? Tavi grēki tevi piedod, celies un ej. Un viņš piedod arī grēkus, viņš saka, ir vara piedod, un arī celies un ej. Viņš pieceļas un iet un ir brīvs, viņš ir dziedināts no garīgas slimības, tātad no grēka, un no fiziskas slimības, no triekas viņš var iet. Un šeit viņš saka, tagad es atgriezīšos pie tā momenta mazliet, kad, kas tādu varu devis cilvēkiem. Jēzus bija cilvēks. Viņš bija Dievs, bet viņš bija cilvēks, viņš bija Dievs cilvēku miesā un svētā gara vadīts, pilns svētā gara un svētā gara spēkā. Un tādu varu devis. Un to varu Jēzus deva mums. Viņš šodien to varu ir devis mums, nekas nav mainījies. Viņš teica, manā vārdā. Viņa vārdā nozīmē jebkurā laikā, jebkurā diennakts laikā. Ziniet, es tā jokoju 8.32, nevis 7.24, 8.32. Tas ir pieejams vienmēr. Ja jūs esat sekojuši jau iepriekšējiem manām uzrunām, tad jūs redzat, ka Dievs ir bez limita, nav limita Dievam. Viņš vienmēr ir pieejams. Tu vari pieskarties viņam un tā dziedināts. Jēzus dziedina caur pieskārienu. Tā ir atsevišķa tēma, par to es parunāšu. Jēzus dziedina caur pieskārienu arī. Viņš dziedina ar vārdu, viņš dziedina caur pieskārienu, viņš dziedina caur svaidāmu, kad viņš spļauj smiltīs. Jēzus dziedina, kā viņš grib, kad viņš grib, cik viņš grib un ko viņš grib. Tādēļ saņem savu brīnumu, saņem savu dziedināšanu. Esi vesels Jēzus Kristus vārdā.